Esiet sveicināti raidījumā Nedēļa Smiltenes novadā, un šoreiz stāstīsim. Smiltenes novadam būs savs zīmols. Bērni sacenšas nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās. Noskaidroti Smiltenes novada skanīgākie jaunie dziedātāji. Savukārt raidījuma otrajā daļā viesosies Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Liepa, un saruna būs par Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plānu. Latvijas novadis savā starpā konkurē, piesaistot turistus gan no citiem Latvijas reģioniem, gan ārvalstīm. Pārdomāts tēls un zīmola stratēģija ir instruments turistu un investīciju piesaistei. Tas palielina arī pašu iedzīvotāju lepnumu par vietu, kurā viņi dzīvo. Smiltenes novads ir ceļā uz savu zīmolu. Starptautiska projekta ietvaros ir uzsākta zīmola izstrāde. Reklāmas aģentūras Triple Bones pārstāvji iepazīstina ar Smiltenes novada zīmolvadības stratēģiju. Lai veicinātu Smiltenes novada uzņēmēju darbības un turisma attīstību un investīciju piesaisti, kā arī lai uzlabotu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā, Smiltenes novadam būs savs zīmols. Tiesības to izstrādāt iegūsi minētā aģentūra. Tas ir apsveicami, ka pašvaldības domā par savu zīmolu izveidi, jo zīmols ir veids, kā cilvēki uztver lietas, un ir svarīgi arī pašvaldībai būt cilvēku prātos. Tas attiecās gan uz investīciju piesaisti, gan varbūt uz iedzīvotājiem, gan uz to, kā viņi jūtās šeit, vai dzīvojot, vai atbraucot ciemos. Ieceri realizē starptautiska projekta ietvaros, kurā iesaistīta Zviedrija, Somija un Latvija. No Latvijas puses tās ir divas rīcības grupas – Abulas lauku partnerība un lauku partnerība Ziemeļgauja. Šī projektā tiek izstrādāti zīmoli katrs atsevišķi diviem novadiem, kā teritorijām. Tātad Smiltenes novadam un Beverīnas novadam. Un bez zīmola izstrādes ir vēl citas aktivitātes. Tie ir pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju un Zviedriju, kur ir līdzīgas teritorijas, kuras arī grib sev izstrādāt zīmolu. Tātad kopējos šajos braucienos, un tad, kad partneri atbrauks pie mums, mēs mācīsimies par zīmolu, par tā nozīmi, par iedzīvināšanu, par veiksmes stāstiem un pieredzēm. Ideju par zīmolu pašvaldība vēlējusies īstenot jau sen, bet atdūrusies pret pārāk lielām izmaksām, lai to realizētu par pašvaldības līdzekļiem. Minēto projektu īsteno par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu. Arī šī ir sfēra, kur nepieciešams pieiet stratēģiski, pārdomāti un iet laikam līdzi, un tas nozīmē, ka arī mūsdienīgi komunicēt un sasniegt šīs mērķa auditorijas. Un otrkārt, to paredz arī Smiltenes novada attīstības programma, kur ir ietverta šīs aktivitātes izstrādāt novadam gan mārketinga stratēģiju, gan zīmolvadības stratēģiju. Šobrīd zīmola izstrādes pirmajā posmā ir apzināts iedzīvotāju, dažādu nozaru un jomu pārstāvju viedoklis par novada atpazīstamību. Ko mēs cenšamies panākt? Vai pierādīt novadu, kad mēs varam būt tādi vai šādi, vai uzrunāt un lepoties ar to, kas mēs esam, lai arī citi cilvēki Latvijā un ārzemēs par mums dzird, un kad mēs tiešām ar to lepojamies, vai nevis tikai virzamies uz kaut kādu to virzienu konkrētu, un cenšamies paši sev pierādīt pirmkārt. Izpētot un analizējot viedokļus, reklāmas aģentūra piedāvā 3 virzienus, kuros Smiltenes novada zīmols var tikt attīstīts. Smiltenes novads iezīmējās kā ļoti aktīva un enerģētiska vieta, kuru veido paši cilvēki. Smiltenes novads ir vieta, kas nekad nav gaidījusi kādu palīdzību no malas, kur cilvēki vienmēr ir ņēmuši lietas savās rokās un veidojuši savu nākotni un darījuši to ar sirdi un ar prātu. Tātad šī aktivitāte un enerģija ir viena lieta, ko no Smiltenes arī negaida ārpusē, jo mēs redzam, ka Smiltene saredz kā klusu un mierīgu novadu, un droši vien, kad vēl par 50 citiem novadiem Latvijā tā cilvēki domā. Tā ir viena lieta, ar ko cilvēks var pārsteigt.
Otra lieta ir cilvēka un dabas miedarbība, jo Smiltene ir ļoti bagāta ar dabas resursiem. Te ir tik daudz mežu un tik daudz ezeru, un tādas dabas bagātības, ko izmanto gan uzņēmēji, gan vietējie iedzīvotāji aktīvajā atpūtā sportā, un arī to novērtē viesi. Un tas ir vēl viens ceļš, ko var iet. Un trešais virziens, ko jau pats novads ir savulaik iezīmējis, piesakot savu ambīciju kļūt par latviskāko novadu pasaulē. Līdz ar to arī šo ceļu var iet. Vienīgi gan šeit latviskums ir jāpaplašina, lai mēs saprotam, ka ikdienā neviens nestaigā tautu starpā un nedzied tautas dziesmas, bet kas ir latviskums 21. gadsimtā? Tas ir tas piemērs, ko Smiltenes novads var sniegt citiem. Iedzīvotāji jautā, kas varbūt notiks ar rudzupuķi kā ģērboni, tad es varu pateikt, ka rudzupuķi un ģērbonis paliks, jo tas ir heraldiski apstiprināts oficiāls novada ģērbonis, tā kā par to nevajadzētu satraukties, bet mums ir jāiet līdzi laikam un mūsdienīgi jāatrod tie mūsdienīgie risinājumi, lai vairāk popularizētu novadu, komunicētu ar šīm visām mērķa auditorijām, veicinātu viesu un turistu piesaisti un veidot arī iedzīvotāju lepnumu par savu novadu, kur dzīvo. Saņemot atbildi par izvēlēto vienu no 3 virzieniem, notiks darbs, lai to attīstītu caur radošo procesu. Projektu paredzēts īstenot līdz nākamā gada 20. martam, kad zīmolam jābūt gatavam un darboties spējīgam. Latvijas Nacionālā bibliotēka jau 2. gadu bibliotēkas un skolas visā Latvijā aicina piedalīties skaļās lasīšanas konkursā. Šonedēļ Smiltenē norisinājās Valkas reģiona fināls, kurā bērni no Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem sacentās par ceļazīmu uz nacionālo finālu. Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā sapulcējušies grāmatu mīļotāji. 15 5. un 6. klašu skolēni no Smiltenes, Valkas un Strenču novadiem ieradušies, lai piedalītos skaļās lasīšanas konkursā reģionālajā finālā. Ko tu no tā iegūsti? Es dzirdu dažādas citādas grāmatas, kuras es varbūt arī gribu izlasīt skatīties, kā citi piedalās, man arī māca. Varbūt man citreiz būs labāk, un tad es mācos no citiem. Tavuprāt, kā tad ir jālasa, lai tiešām labi nolasītu un gūtu panākumus šajā konkursā? Ir jālasa ar prieku, un pašam ir jāpatīk grāmatai, un tad varēs nolasīt, kā vajag. Tante Dora, tev jāzina, ka ir noticis vēl kaut kas. Ak tā, kas tad? Večiņu vaicāja no virtuves. Tas otrs apnicīgais puika, par kuru es tev stāstīju, Ēriks, tas arī tagad ir pazudis. Konkursā katrs dalībnieks skaļi lasa fragmentu no paša izvēlētas grāmatas. Šādu konkursu jau 2. gadu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ideja aizgūta no Holandes, kur tas ilgst jau 17 gadus. Konkurss ir īpaši ar to, ka te nav jāzina nekas no galvas. Tev ir grāmata, tu sēdi un lasi. Un tas mērķis ir tātad parādīt, aicināt bērnus lasīt, aicināt izvēlēties interesantu lasāmvielu, kuru viņi var šādi skaļi lasot, arī reklamēt citiem bērniem, saviem vienaudžiem. Kur konkurss, tur neiztikt arī bez vērtēšanas. Lasītājus vērtē pēc 5 kritērijiem. Tā ir grāmatas izvēle, tā ir skaidra dikcija, tā ir drosme ar valodu parādīt to grāmatas, to fragmenta saturu. Un, protams, arī to grāmatas, kā lai tagad izstāsta, fragmenta izvēle. Un jūs redzat, cik organiski, gan izvēl tas cilvēks pats to varētu būt uzrakstījis, vai viņš tajā ir iekšā. To atklāt. Kā to atklāt, tā jau ir tā bērna talants. Skaļās lasīšanas sacensības notiek 3 kārtās. Pirmajā kārtā skolēni piedalās savās skolās un bibliotēkās. Tālāk labākie lasītāji satiekas reģiona finālā, kas ir 2. kārta. Uz finālu Rīgā tiek tikai 1. Šajā 2. gadā Valkas reģionā, kurā ir Valkas novads, Smiltenes novads un Strenču novads, kopā ir piedalījušies 310 skolēnu. Un tad tālāk tiek atsijāta jau starpkārta līdz tam, ka reģiona finālā ir 15 dalībnieku vietas. Ceļazīmi piedalīties nacionālajā finālā iegūs Smiltenes vidusskolas audzēknis Patriks Kalniņš. Fināls, kurā piedalīsies bērni no 30 Latvijas reģioniem, notiks 18. maijā Rīgā Gaismas pilī.
Ir izskanējis dziedātāju konkurss Smiltenes balstiņas un noskaidroti skanīgākie jaunie dziedātāji. Tas ir pasākums, kas paredzēts dziedātājiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Kopumā žūrijai savu dziedāt prasmi un radošumu demonstrēja 19 dziedātāji. Es visus tavus vienaldzības krāšu, līdz pēdējai to pašu sīkāko. Es domāšu, kas par tevi nedomāšu, es visu laiku domāšu par to. Bērnu un jauniešu vokālistu konkursu Smiltenes balstiņas ievada žūrijas uzstāšanās. Iedrošinot konkursa dalībniekus, uzstājas dziedātājiem grupas Trijāna Parka soliste, audio logopēde Agnese Rakovska un ģitārists Kristiāns Rakovskis. Vēl žūrijas sastāvā dziedātāja, dziesmu autore un vairāku vokālo konkursu laureāta Inga Deigale. Visi viņi vērtēja 12 daudzveidīgas uzstāšanās. Kopumā uz skatuves kāpa 19 jaunie dziedātāji, kuri uzstājās 3 vecuma grupās. Jaunākajā vecuma grupā, kurā uzstājās 4, 7 un 8 gadīgi dziedātāji, uzvarēja smilteniete Ketija Anna Masaiska ar Smaragda pilsētas iedzīvotāju dziesmas izpildījumu. Kādu tu izvēlējies savu dziesmu? Jo mēs skatījāmies balss pavēlnieku un mēs redzējām, ka tā meitene ļoti labi dziedāja. Mēs arī tādu gribējām. Tu iespaidojies no tā visa, ja? Jā. Savukārt vidējā vecuma grupā uzstājās 5 no 10 līdz 12 gadus jauni dziedātāji. Žūrija lēma pirmo vietu piešķirt Ancei Anitai Moruzai no Launkalnes pagasta Silvas. Viņa izpildīja Raimonda Paula dziesmu Melns ar baltu. Melns baltums satikās, un viens otram patikās. Godam nopelnīta savā grupā pirmā vieta, ko pati par to vari teikt? Es varu teikt tikai to, ka tas ir daudz priekš manis, bet vienmēr ir vieta, kur augt un attīstīties, un vienmēr var labāk. Un es domāju, ka ar to arī ir jādomā, ka vienmēr var labāk. Konkurss Smiltenes balstiņas tiek rīkots jau 4. gadu. Pirmo reizi šajā konkursā uzstājās ne tikai solisti, bet arī lielāki sastāvi, jo piedalīties varēja arī dueti, trio un kvarteti. Šajā grupā žūrija pēc ilgām diskusijām pirmo vietu piešķīra duetam, kurā uzstājās Marta Baltere un Alla Ķīķere. Kāpēc tad jums īsti patīk dziedāt un uzstāties uz skatuves? Kas tur ir labs uz skatuves? Man patīk tāpēc, jo man patīk būt talantīgai, un man patīk tas, jo mana mamma arī dzied. Tāpēc man patīk dziedāt. Un kā tev vēl? Es gribu kļūt arī par dziedātāju, un man ļoti patīk dziedāt. Vokālais sniegums, repertuāra atbilstība vecumam un spējām, skatuves kultūra un radošā pieeja priekšnesumam. Tādi bija kritēriji, pēc kuriem žūrija vērtēja konkursantus. Šīm pirmajām vietām patiesībā, man liekas, ir bieži vien pat grūtāk, jo viņam jau ir jādomā, ko tālāk darīt. Un uzvarēt lokāli Smiltenē, tas ir interesanti, bet, es domāju, ka ir jāstartē tālāk, ir savu pirmo vietu jādodās jau ārpus Smiltenes un jādodās uz Rīgu un jādodās kādā varbūt pat televīzijas virzienā un jāmēģina savu spēku kaut kur citur, jo ar to jau viss nebeidzās, vai ne? Agnese Rakovska novēl katram dalībniekam izaugsmi un turpināt strādāt, jo viņi ir uz pareizā ceļa. Vēl jāpiebilst, kamēr žūrija apspriedās, publiku ar savu uzstāšanos iepriecināja Smiltenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis Forward.
Ir apstiprināts Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāns 2019. un 2025. gadam. Plānošanas dokumentu izstrādāja pašvaldības izveidota darba grupa. Par tām mērķi un galvenajiem uzdevumiem, lai to sasniegtu, pastāstīs Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Liepa. Labvakar! Labvakar! Pašvaldības policija Smiltenes novadā darbojās jau 8 gadus, būtībā pat šogad atzīmēs 9 gadus. Bet kā tad jūs līdz tam nonācāt, ka ir nepieciešams šāds attīstības plāns? Jā, taisnība, darbojamies jau 8,5 gadus. Tas ceļš bija tāds līdz šai attīstības plāna izstrādēji un jautājumu apstiprināšanai, ka tāds plāns ir nepieciešams. Varētu vienkārši runājot teikt, ka dzīve piespieda, jo šie 8 gadi tas ir liels termiņš, daudz darba ir padarīts, sākot no pašvaldības policijas izveides 10. gada nogalē līdz 19. gada jau martam. Tad sākumā bija viena situācija, kurā mēs sākām, kad sākām strādāt. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā pa šiem gadiem ir mainījusies gan sabiedrības uzvedība, gan sabiedrības, teiksim, situācija, sadzīves apstākļi un arī demogrāfiskie un sociāla-ekonomiskie apstākļi ir mainījušies, tāpēc bija nepieciešams analizēt pašvaldības policijas un sabiedriskās kārtības un drošības situāciju novadā, lai saprastu, vai mēs strādājam efektīvi, ekonomiski pamatot un likumīgi. Šis te plāns tapa pateicoties galvenokārt arī valsts kontrolas veiktajai revīzijai 17. gadā, kura noslēdzās. Tad arī valsts kontrola no malas skatoties uz mūsu darbu, vērtējot pašvaldības darbu sabiedriskās kārtības un drošības jomā, tātad norādīja uz jomām, kuras būtu uzlabojamas un papildināmas, un tad pēc šiem te ieteikumu saņemšanas pašvaldībā mēs nolēmām izveidot darba grupu 7 cilvēku sastāvā, un tad šī darba grupa vairāk kā 10 reizes tikās, 2 reizes mēnesī, reizi mēnesī, pusgada garumā, analizēja visu pašvaldības policijas darba specifiku, izsaukumu skaitu, reidu skaitu, tātad visas darbības, kādas pašvaldības policija līdz šim ir veikusi, un nosprauda arī, tātad veicot šo te analīzi, nosprauda arī turpmākos mērķus, kādi būtu sasniedzami nākotnē. Kāds ir tas būtiskākais ieguvums, izstrādājot šādu plānu? Kā ir? Ieguvumi būtu jāparādās pēc plāna ieviešanas dzīvē, tātad rezultatīvais rādītājs šai darba grupai ir izvirzīti 4 galvenie uzdevumi pašvaldības policijai un arī pašvaldībai, kura nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību savā administratīvajā teritorijā. Tad pirmais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzraudzība un nodrošināšana. Pie šīs sabiedriskās kārtības ir arī drošība minama. Kas būtu šajā uzdevumā, tas ir pašvaldības policijas reaģēt spēja jāuzlabo un jāsaglabā vismaz esošajā līmenī, lai pašvaldības policija saņemot informāciju, kurā tiek apdraudēta iespējams cilvēku dzīvība vai veselība, kā arī būtiski vides piesārņojuma draudi, tātad, lai pašvaldības policija noteiktajā laika periodā spētu ierasties notikuma vietā un operatīvi reaģēt uz šo te izsaukumu sekām, teiksim, ne sekām, bet ierasties pēc iespējas ātrāk notikuma vietā. Tas ir pirmais uzdevums. Otrais uzdevums ir nosprausts tātad preventīvie darbi, preventīvais darbs ar dažādām mērķa auditorijām, gan ar skolniekiem, nepilngadīgajām personām skolās, izglītības iestādēs, tiekoties ar iedzīvotājiem, varbūt arī tāpatās ar senioriem, lai apzinātu, teiksim, tās viņu vēlmes sabiedriskās kārtības jomā, problēmas uzklausītu un izanalizējot šo te situāciju konkrētajā
konkrētajā vidē, lai spētu mācīt un stāstīt drošības pasākumu ieviešanu un aicināt arī sabiedrību iesaistīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā un arī uzraudzībā. Tātad policija jāsaprot iedzīvotājiem to, ka policija vien pati nespējas tikt galā ar sabiedrisko kārtību, ja aktīvi neiesaistīsies sabiedrība. Tas ir ļoti būtiski, jo vairāk sabiedrība tiek katrs individuāli iesaistīti šajā te mērķī sabiedriskajā kārtībā, uzraudzībā, jo vieglāk būs mums gan strādāt policistiem, gan arī uzlabosies drošība novadā. Jā. Trešais uzdevums bija pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana, tātad darba apstākļu un darba vides uzlabošana, ekipējuma iegāde, telpu jautājumu risināšana. Un ceturtais jautājums, nevis jautājums, bet uzdevums, kas ir šajā periodā jāatrisina, ir jāpaplašina video novērošana Smiltenes novadā, galvenokārt Smiltenē, un pakāpeniski ejot ārā no Smiltenes, gribam arī iekļaut video novērošanu, ieviest tātad visos pagastu centros, lai mums būtu iespēja vairāk saglabāt šos te pierādījumus par sabiedriskās kārtības traucējumiem. Otkārt, lai mēs varētu analizēt un mērķtiecīgāk strādāt, teiksim, vienkārši piemērs, paskatoties video novērošanas kamerās, mēs redzam, ka Palsmanas centrā nekāda sabiedrības vai personu kustība nenotiek, tātad tur ir salīdzinoši mierīgs laiks, uz turienu patrulēšanas norīkojums nav vajadzīgs dotajā laikā. Ja mēs redzam, ka notiek kaut kāds sabiedrisks pasākums, mēs tad arī analizējam un skatāmies online režīmā tiešsaitē, redzam, ka personas vai kaut kāda kustība notiek pagastā, tad uz turienu dodamies ar domu, ka tur arī kāds būs, jo bieži vien ir tā, ka pašvaldības policija braucot patruļās, gan diennakts tumšajā laikā, gan brīvdienās, tā pievienotā vērtība ir ļoti gaužām maza, pārkāpumi netiek konstatēti, tas ir labi, bet arī personu un sabiedrības aktivitātes nekāds nenotiek tajā laikā. Tātad, lai mēs varētu plānot, tad mēs gribam pastiprināt šo te video novērošanas centru, izvietojot papildus kameras. Un vēl viens, tas ir par pagastiem runājot, plus šī te video novērošana ir paplašinām arī tajās vēl Smiltenes vietās pilsētā, kur ir izglītības iestādes tuvāk, kur vairāk bērni, kur ir apdraudējumi riski vairāk saistībā ar bērnu pulcēšanās vietām. Jā. Šogad plānojam arī autoostā ieviest video novērošanu paplašināt, kas pagaidām bija tāds melnais plankums, kur mēs, diemžēl, sabiedriskā aktivitāte ir vairāk, bet video novērošanas autostas rajonā bija maz. Šogad būs uzlabojumi šajā jomā jau. Tā pakāpeniski pa šo 7 gadu griezumā, jau vairs nav 7, jau 6 gadi palikuši gandrīz. Tātad mēs mēģināsim šos te mērķus sasniegt un ieviest dzīvē. Jūs pieminējāt kapacitātes uzlabošanu. Cik šobrīd ir pašvaldības policijā darbinieki un cik būtu tas vēlamais vēl vairāk, lai būtu labāk šī sabiedriskā kārtība uzraudzīta un tam līdzīgi? Kāds ir tas plāns šo 7 gadu? Plāns nav konkrēti skaitļos par darbinieku skaitu, tātad mēs analizējam arī šo te darbu grupu, analizēja visus šos te datus, cik ir pašvaldības policija darbinieki, cik ir valsts policija darbinieki, iespējamie cilvēku resursi un arī tehniskie līdzekļi, kādi tiek izmantoti dotajā brīdī, kādi tiks izmantot arvien vairāk nākotnē. Mūsu mērķis nav palielināt darbinieku skaitu, bet strādāt efektīvāk un strādāt tur, kur tas ir tiešām nepieciešami. Varbūt pamazām arī mainoties situācijai kaut kādā konkrētā jomā, teiksim, atkrituma apsaimniekošanas pārkāpumu jomā, ja, tad skatoties to situāciju reāli dabā, mēs redzam, ka viņiem ir tendence šiem te pārkāpumiem parādīties pavasarī un rudens posmos, tad sevišķi vairāk, jo tas droši vien saistīts ar sabiedrības iesaistīšanos uzkopšanas darbos un atbrīvošanās no atkritumiem. Diemžēl, tad pavasaros un rudeņos šajā jomā ir vairāk ko darīt. Bet tas nenozīmē, ka visu gadu viņi ir aktuāli, tad mēs plānosim šos te reidus, dažādus reidus uz dažādām specifiskām jomām pēc tā, kāda būs vajadzība konkrētajā brīdī.
Nu jau 6 gadu šis laika periods ir, lai visu šo ieviestu dzīvē īstenotu. Kā jums pašam šķiet, kā tas var izdoties? Tas, protams, ir arī atkarīgs no pašvaldības puses. Jā, tas ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, jo, kā zināms, Eiropas un pasaules praksē drošība nav lēts prieks. Jāiet laikam līdzi, jātīstās ar tehniskajiem līdzekļiem, cik ļauj iespējas. Vajadzības vienmēr, protams, būs vairāk nekā spējas apmierināt šīs vajadzības. Tāpēc mēs esam analizējuši un pakāpeniski tātad palielināsim, kā jau minēju, šo te video novērošanu. Un cerams, ka deputāti lems par labu šiem te mērķiem, kas ir visu novada iedzīvotāju interesēs. Gan tiem iedzīvotājiem, kas ikdienā šeit dzīvo un strādā un atpūšas, gan arī mūsu ciemiņiem un viesiem, kas ierodās varbūt vienreiz vai 2 reizes gadā šajiem. Labi, Normunda, paldies par sarunu. Atkārtošos, bet novēlēšu, lai jums un jūsu kolēģiem ir mazāk darba. Savukārt, skatītāji, mēs jums ar šo sarunu no jums atvadamies un uz tikšanos nākamajā raidījumā. Tieši pēc nedēļas. Uz redzēšanos. Visu labu.